Nu, ko esiet sveicināti HR podkāstā. Mani sauc Ilzina Rēvica, un šis podkāsts piedāvā iespēju cilvēkvadības ekspertiem un uzņēmējiem dzirdēt dažādas pieredzes ekspertus un iepazīt metodes, kas var palīdzēt vēl labāk saprast HR lomu uzņēmumā un kā ar to vislabāk atbalstīt biznesu. Šo HR podkāstu atbalsta personālvadības programma KKHR. Es domāju, ka nevienam HR jomā strādājošam kolēģim nav sveši tādi termini kā darbinieku iesaiste, darba snieguma vadība, organizācijas kultūras veidošana, darbinieku dzīves cikla izveide. Un tie visi ir, es teiktu, šī brīža tādi lielākie izaicinājumi gan lielu, gan mazāku uzņēmumu attīstībā. Šīs visas jomas runā par to, kā tad panākt to, ka cilvēki mainās, kā maina savu uzvedību, attieksmi un seko līdzi pārmaiņām. Spēt mainīties un dzīvot līdz jaunajiem ir viena no personības vērtīgākajām prasmēm. Manuprāt, šodien tā ir tiešām ļoti liela vērtība spēt uztvert jauno ar pozitīvu attieksmi, izprast, pieņemt un veidot jaunus paradumus, mācīties. Ja līdz šim vieglākais un pazīstamākais veids, kā iesaistīt cilvēkus, bija meklēt dažādas metodas, kas pievilina darbiniekus, savu veidu burkāns un pātaga, tad tie laiki, es domāju, ka ir garām. Burkāni vairs uz cilvēkiem nestrādā, un no pātagām mēs gribam izvairīties. Tādā veidā veidojot tādu uzticēšanās kultūru, nobriedušu cilvēku sadarbību un personisko mērķu savienošanu ar šī organizācijas un uzņēmuma mērķiem. Bet vai tas tiešām ir iespējams, vai tik tiešām mēs esam aizgājuši prom no burkāniem un pātagām? Es domāju, ka tas ir pietiekoši liels izaicinājums veidot personalizētu pieeju un vienlaikus arī panākt rezultātu tādu, kā grib uzņēmums. Un tieši tāpēc šodien es uz šī podkāsta epizodes uzaicinājusi Agni Stibi. Es teiktu, ka es tevi varu saukt par tādu transformācijas aģentu. Jā, vai transformācijas vēstnieks. Jā, tad es sveicināts Agni studijā. Jā, sveicināts. Tad mans pirmais jautājums tev ir, kas tad ir šis transformācijas noslēpums? Kāpēc vieniem izdodas mainīties, bet citiem nē? Transformācija ir diezgan vienkārša, ja viņa tiek saprasta. Es domāju, ka cilvēki lielākoties grib mainīties, un 1. janvārs liecina tieši par to. Un mēs arī redzam, cik grūti ir to izdarīt. Un šīs grūtības un novērojumi par to citiem cilvēkiem vai citiem uzņēmumiem, kas ir gribējuši mainīties no sanācis, rodās šī sajūta, ka tas ir neiespējami. Un tāpēc cilvēki pārtrauc meklēt, kā to izdarīt. Un patiesībā tas, ko es daru savā ikdienā, ir es mainu šo vienu attieksmi, attieksmi pret transformāciju, un es viņu padaru caurspīdīgu, es viņu padaru par redzamu procesu ar soļiem, un es iedodu šos rīkus cilvēkiem, gan uzņēmumiem, gan pilsētvidēm, tad veikt šīs transformācijas. Tā kā manā skatījumā, un es esmu ar šo strādājis jau 9 gadus, un vēl mazliet pakomentējot par šiem burkāniem un nūjām, es esmu optimists, un es esmu viens no tiem, kas iet projām no burkāniem un nūjām un stāstu arī citiem, kā no viņiem aiziet, jo ko tad mēs vēlamies? Mēs jau vēlamies tādu ilgtspējīgu pārmaiņu. Jo burkāna nūjas tā ir tāda īstermiņa pārmaiņa. Mēs taču zinām, mums iedos prēmiju, labi, mēs papriecāsimies, mums piedraudēs, ka nenāks darbā laikā, būs slikti. Un tas ir tāds īstermiņš, un kur mēs redzam saikni starp šiem burkāniem un nūjām, mēs redzam saikni ar mūsu smadzeņu uzbūvi un mūsu psiholoģiju. Ja mūsu psiholoģija, mēs paskatāmies viņas attīstībā, balstās uz, latviski sakot, baudu un sāpēm. Mēs meklējam vairāk baudas un mazāk sāpes. Burkāns un nūja ļoti labi der šiem diviem, bet arī mēs nevaram nepārtraukt būt laimīgi un nepārtraukt būt sāpēs, ja mēs, protams, neesam kaut kādi īpaši gadījumi. Virzoties prom un izvēloties savādāka veida rīkus, mēs varam panākt ilgtermiņa pārmaiņu efektivitāti. Tas viss saistīts ar tādu domāšanas maiņu, mindseta maiņu, gan cilvēkiem, gan individuāli, gan arī organizācijas līmenī. Tas ir saistīts ar tādu neirobioloģiju, kas arī, manuprāt, diezgan daudz ir šobrīd attīstījusies. Es zinu, ka tu arī šajā jomā esi sava veida eksperts. Tur notiek viss interesantākais. Mēs uzzinām paši par sevi. Jā. Tad mēs
cenšoties veidot mākslīgo intelektu, paralēli cenšamies saprast savu intelektu. Jo mans apgalvojums ir tāds, mēs nekad neuzbūvēsim īstu mākslīgo intelektu, pirms mēs nebūsim sapratuši, kā strādā mūsu smadzenes. Jo tos, ko cilvēks cenšas atkārtot, ir tas, kas dabā jau ir pieejams. Ja mēs runājam par transformāciju, transformācija ir ieraudzīta dabā, kā kāpurs pārvēršas par taureni, un tas ir visspilgtākais piemērs un bieži arī tiek lietots. Un no tā cilvēks iemācījās, ka viņš no sveces var pāriet uz elektrisko spuldzīti, un visas pārējās transformācijas, kas ir notikušas jau. Tu tikko salauzi manas smadzenes. Es sāku domāt cilvēku dabu un tehnoloģijas. Tad kurš kuru atdarina? Tehnoloģijas atdarina cilvēka dabu. Tātad mums ir jāspēj sevi attīstīt tik ļoti, lai tehnoloģijām būtu kur augt. Un šeit mēs esam nonākuši savā veidā paradoxālā situācijā. Mēs, attīstot arī tehnoloģijas un inženierzinātnes, esam centušies atdarināt dabu un izprast to par dabu un arī paši par sevi. Tā pašā laikā ir kaut kādas atsevišķas jomas šī tehnoloģija attīstībā, kurā mēs jau redzam, ka viņas ir daudz spēcīgākas par datu uzkrāšanu, apstrādi un tā tālāk. Un tādās jomās mēs, diemžēl, sākam pazaudēt realitāti. Jo cilvēki, dodot mašīnām iespēju mācīties un viņām iedodot vairāk un vairāk noteikšanu, patiesībā pazaudē tādu iespēju pašiem attīstīties. Tur es runāju par cilvēku attīstību kā evolūciju. Un šī gadījumā mēs ļoti strauji attīstam visu ārpusē un mašīnas un autonomās mašīnas un iekārtas un lidojumi. Cilvēks ļoti reti aizdomājās, kāda ir mūsu iekšējā psiholoģiskā smadzeņu un uzvedības un attieksmes evolūcija. Jo mēs visu laiku skatāmies ārpusē no sevis. Un es domāju, ka daudz cilvēku šobrīd arī pievēršās, kā mēs iekšpusē to varam izdarīt. Un vēlreiz atnākot atpakaļ pie neirozinātnes, skaidrs ir viena lieta, ka, ja mēs runājam par attieksmi un attieksmes vietu mūsu neironu tīklā, tad ir skaidrs, ka visu mūsu paradumi, uzvedības un savā ziņā paradumi un uzvedības ir attieksmes pierādījumi, kas ir redzami. Tad viņi tiek ieslēgti noteiktā neironu tīkla daļā, un jo vairāk mēs to atkārtojam, jo stingrāks ir šis neironu tīkls, kas to atcerās, un savā ziņā, un daži zinātnieki par to runā, ka pēc 35 gadiem lielākā daļa no mūsu uzvedības ir jau kā tāda zemapziņas programmatūra. Ja mēs uzskatām, ka cilvēks var būt ieprogrammēts, tad mēs paši esam sevi ieprogrammējuši. Tas, kā mēs ceļamies no rīta, ko mēs darām. Un vienā dienā, kas parasti ir 1. janvārs, cilvēks saka, es vairāk nodarbošos ar aktīvām nodarbēm. Es sākšu lasīt vairāk grāmatas. Zemapziņas programma saka, es nezinu, kā to darīt. Un cilvēks ar savu apziņu pateica vienu, bet zemapziņas programmatūra strādā pēc vecā modeļa. Un es domāju, tur arī ir tā lielākā barjera, ja mēs paskatāmies, kur neirozinātnes vai saprašanas par mūsu smadzeņu uzbūvi var palīdzēt visiem cilvēkiem, kas 1. janvārī vēlās mainīties, un uzņēmumiem, kurās strādā ļoti daudz cilvēku, varētu to kolektīvā veidā darīt. Tas ir stāsts par tavu pašu programmatūru, kas tev ielikt jau ir no bērnības, no skolā. Mums ir sistēmas. Mēs esam jau sākotnēji sistēmā, un mēs patiesībā sagaidām arī pēc, piemēram, vidusskolas, ka mēs aiziesim strādāt, mums tur būs kaut kāda sistēma. Savā ziņā tā jau arī organizācijas strādā, un tā cilvēki labprātāk grib, lai viņiem būtu tāda sistēma, komforts, saprotama vide, kurā viņi var droši justies, un pašiem nebūtu jādomā. Te man ir ļoti spēcīgs komentārs. Ir tāda viena lieta, ko sauc par komfortu. Vai es nezinu, jā, zinu, tāda man patīk. Daudziem cilvēkiem patīk, un komforts nozīmē drošību, paredzamību un daudz citus aspektus. Ja cilvēks sagaida šo komfortu un sistēmas, un tā ir zinām veida tāds vieglais ceļš, kā es teiktu. Tā otra iespēja ir tas, ka cilvēki jau aizdomājas par savu piepildījumu. Kas tad man piepilda? Un šodien arī mēs spēlējam pludmales volejbolu kopā ar citiem cilvēkiem, un mēs aprunājamies, kas ar ko nodarbojās, un tad viens cilvēks stāsta, es nodarbojos ar celtniecību, un patiesībā es strādāju, un tad kaut kādā brīdī, kad man ir pietiekami daudz naudas, es tā kā vairāk negribu to darīt, jo es nejūtu piepildījumu. Un tas, par ko es domāju, un par ko es ļoti pievēršu uzmanību, un tas ir tāds diezgan jauna tēma, kurā tiek runāts par piepildoša darba modeli. Kas ir pats galvenais, ja mēs paskatāmies, kad uzņēmējdarbība tiek organizēta un tiek vadīta. Un lielākā daļa cilvēku ir daļa no šīs te uzņēmējdarbības lauka, bet nav noteicēji. Tāpēc mans aicinājums šobrīd, ja ir uzņēmēji, kas klausās, un ja mēs vēlamies tādu nosacīti nākamo soli uzņēmējdarbībā, kur darbs ir piepildošs arī visiem darbiniekiem, tad patiesībā darba
radītājs, uzņēmējs redz, ka viņam būs noteiktas lomas šī darba laukā, un zinot to, kuras lomas attīstīsies, ar kādām kompetencijām, uz kurā virzienā viņas ies, jau būs skaidrs, pēc cik ilga laika viņiem vajadzēs nākamo soli. Un tas jau viss būs iebūvēts šī te piepildoša darba modelī. Tas nozīmē, ka cilvēks īstenībā piesakoties darbā, zinās, ka, ja viņš piesakās uz šo darbu, tur būs apmēram 2 gadi, un tad nākamais būs 2 gadi tur, un nākamais būs 2 gadi tur. Un, protams, ka tā ir tāda dzīves sistēma, un ja viņa tiek labi uzbūvēta, tad nevienam nav nekādi jautājumi. Un ja cilvēks ir ienācis, un, protams, tur ir atlases jautājums, ka viņš ir ienācis pareizajā lomā, bet ja viņš ir ienācis pareizajā lomā, tad viņam ir garš ceļš priekšā. Un tas arī nodrošina ilgtspēju gan uzņēmumam, jo darbinieki paliek turpatās, jo viņiem ir skaidrs, kā viņi ies cauri šai piepildoša darba modelim. Nu, kā es klausījos iepriekšējos podkastos, tad nebūs jāveic atkārtot izdevumu par darbinieku atlasi. Jā, un es pat gribētu vēl tā iet vienu soli uz priekšu, kur šī uzņēmēja darbība, tad nav svarīgi, cik viņa ir liela, jo ja pieiet ar to pašu skatījumu, kad jebkurš amats, jebkura loma ir piepildošs ceļš, tātad ir sākums un ir ceļš cauri šai te pieredzē šī darba vietā, un tad, protams, ir kaut kāda izeja. Un tās izejas varbūt arī pa ceļam jebkurā brīdī, jo cilvēkiem daudz kas var mainīties dzīvē. Bet tiem, kuri ienākot jau viņu redz to ceļu, tā ir liela priekšrocība uzņēmumam. Neatstājot cilvēka dabā izlemt, kuru kompetenci mācīties, jo, kā mēs zinām, cilvēki grib saglabāt komfortu, un viņi grib turpināt to pašu, un citi cilvēki pazaudē sevi tādos maldos, ka patiesībā es jau neko citu negribu, bet viņi tajā brīdī sevi kā atrunā no tās attīstības un no tā piepildījuma. Bet tas piepildījums nekur nepazudīs. Piepildījums noķers to cilvēku un pateiks, klausies, kur ir mana vieta tavā galvā. Un tāpēc, ja uzņēmēja darbība ir sakārtojusi šo te tik caurspīdīgu, es domāju, tā ir uzvaroša stratēģija. Ir jāatrod tas personalizētais veids, kā tomēr precīzi uzrunāt šo cilvēku. Tātad ir jābūt skaidriem datiem. Nu, es redzu to tā, ka man būtu jābūt skaidriem datiem, lai zinātu, ko cilvēks ienākot organizācijā, kāda ir viņa uzvedība, kādas ir viņa vajadzības, ko viņš grib šeit piedzīvot, kādas ir tās emocijas, ko viņš tur grib redzēt, un kā man tieši veidot šo darbinieku dzīves ceļu tādu, kurā viņš jūtās patīkami, labi, piepildīts, un viņš tur vēlās būt, kaut arī tos 2 gadus. Kaut arī mēs zinām, ka mēs ar viņiem varam piedāvāt arī 4 un 6 gadus, teiksim, nākamajā solī. Tā kā, tā ir tā darbinieku dzīves ceļa zīmēšana. Jā. Un es vēl varētu pielikt klāt tādu aspektu, kad es gribētu, kad cilvēks redz šo te iespēju startēt ar šo te uzņēmumu, tad ne tik daudz kā uzņēmums pielāgojas konkrētam individam, jo cilvēku ir ļoti daudz un katram kaut kas ir cits prātā un varbūt kaut kāds cits vēlēšanās, bet tā iekšējā sakārtotība par šiem te dzīves ceļiem ir ļoti aprakstīta un ļoti skaidri saprotama. Un patiesībā cilvēks jau pirms startējot tur iekšā jau redz, vai viņam būs patīkams šāds dzīves gājums 2 gadi tādā lomā, 2 gadi tādā lomā un 3 gadi varbūt tādā lomā. Un redzot, ka iespējams viņš pēc kaut kādiem vēl 10 gadiem patiesībā vadīs šo uzņēmumu, jo tā taču būs. Tad vadītāji mainās, viss mainās. Savā ziņā tas darbinieka dzīves ceļa zīmēšana un arī tāda darbinieka vajadzība pazīšana, tad mēs vēl varam runāt par tādu terminu, ko droši vien daudz jau būs dzirdējuši, bet tas atkal sāk atgriezties mūsu leksikā ir nudging, kas principā ir tāda netieša norādīšana uz to, ko tev vajadzētu darīt, lai tu iegūtu to. Kā tu skaties to, jo nudging pēc būtības ir šobrīd vislabākajā pozīcijā, jo ir tik daudz dati, tik daudz uzvedības, kuras mēs varam paredzēt un tik daudz piedāvājums, ko piedāvāt konkrētai uzvedībai. Un mums ir jāsāk ar to, ka mēs saprotam, ko nozīmē nudging. Es domāju, ka ļoti daudz cilvēku ir iespējams apskatījušies, kad ir pieejams grāmatas, ir paskatījušies kaut kādus video, un ir ļoti populārs vārds. Tas, kur cilvēki bieži maldās, ir domājot, ka populārs nozīmē efektīvs. Zinot dažāda veida pieejas cilvēku uzvedības un attieksmes maiņās, kā jau minēja, tad nudging ir diezgan tāds īss un tāds diezgan varbūt daļai neuzkrītošs, bet ļoti konkrēts un viņš var bieži atkārtoties. Tas tāds gandrīz kā atgādinājums. Un viņš var būt tāds mikroburkāns vai mikronūja. Un līdz ar to viņam arī nav šīs te ilgtermiņa. Tad kādām visu laiku šie nudži jāpadod un kaut kā tās mikronūjas ir jātur un mikroburkāni.
Un tāpēc es piedāvāju, ja mēs skatāmies uz šo te dzīves ceļa zīmējumu organizācijā, tad patiesībā nesalikt tos naģus tādā dzīves ceļā, bet salikt daudz ilgspējīgākus rīkus. Nu, viņus varētu saukt arī par sociālajiem burkāniem vai sociālajām nojām, bet tas ir citu cilvēku pozitīvie piemēri. Tas ir pamats visam manam darbam. Tad, ja es runāju par pārmaiņām, es redzu 3 pārmaiņu tipus. Transakcijas pārmaiņa, tranzīta pārmaiņa un transformācijas pārmaiņa. Transakcija ir šis te naģis. Tad vienreiz naģis dabūju, un notika transakcija vai nenotika, pamainījos vai nē, izlēmu vai nē. Tranzīts būtu apmēram pateikt, tas ir pārbaudas laiks patiesībā. Cilvēks atnāk uz darbu 3 mēneši, tas ir tranzīts. Vai nu tu saglabāsi šo te interesi un uzņēmums saglabās interesi vai nē. Un transformācija ir tas, ka cilvēks patiesībā seko līdzi un mainās. Un kas palīdz sekot līdzi mainīt? Ne jau tie mikroburkāni un mikronūjas, bet sociālajie burkāni, sociālās nūjas nozīmē, ka citi cilvēki, kuri šī uzņēmumā ir gājuši pa līdzīgu ceļu, kur viņi ir sasnieguši, kur viņi ir šobrīd aizgājuši pa šo ceļu, kad viņi ir sākuši varbūt pirms 2-3 gadiem. Un šie dati jau arī visi ir pieejami. Un ļoti iespējams, kā es tos rakstoju, tie ir zaļie cilvēki. Un tad tie, kuri pamet uzņēmumu kaut kur agrāk, tie ir sarkanie, viņiem kaut kas nepatika, vai teikt, tā situācija bija sarkana, un viņi aizgāja prom. Un tad ir tie zeltnie cilvēki, kas tad nevar izlēmt, tad es iešu tālāk pa to ceļu, bet varbūt arī nē. Un tad ir kādam, kam jāpalīdz ir, šis te lēmums, šo te lēmumu izdarīt, un tad ir kaut kāda naģi vai kaut kāds impulss, kas tiek dots. Es strādāju ar tehnoloģiju, no tehnoloģiju dizainu, un es īpaši lietoju tādas idejas par tehnoloģijām, kuras nevis ir cilvēku rokās vai cilvēkiem priekšā uz galda, bet tādas, kuras mēs varam salikt ofisā gar sienām, mēs varam izmantot ekrāns, mēs varam izmantot gaismas, mēs varam izmantot skaņu, mēs varam izmantot smaržas, mēs varam izmantot vibrāciju, ja mums ir vajadzīgs. Tad ir ļoti daudz komponents, ar kurām var tā neuzkrītoši dot zināt cilvēkiem par to, ka patiesībā tieši šī brīdī līdzīgās lomās esošie cilvēki iet uz priekšu pa šo ceļu. Un viņi iet uz priekšu, un tad tu jūti, bet ja jau pārējie iet, ja mēs runājam, pieņemsim, par pārdevējiem. Tad, ja viņi tur sekmīgi turpina šo ceļu, tad cilvēks jautā, bet, ja jau pārējie tā var izdarīt, tad vai man ir kāda problēma? Tas, ko mēs šobrīd esam izdarījuši, mēs esam uzbūvējuši skaistas pilsētas un ofisus un tā tālāk, bet mēs esam pazaudējuši iespēju redzēt citus cilvēkus. Bet labā ziņa ir tāda, ka tehnoloģijas visu zina par mums. Un šīs tehnoloģijās mēs varam paņemt datus un tad izmantot tādas gudras vides ietekmes formas, balstītas uz citu cilvēku pozitīviem piemēriem. Tas ir tas social influence? Jā, sociālā ietekme. Sociāla ietekme. Es nevarēju atrast pareizu tulkojumu, bet tad sociālā ietekme. Tas nozīmē, ka tu redzi, ko piedzīvo citi, un tu gribi piedzīvot to pašu, un tad tu dodies tam līdzi. Un es diezgan ticu šim terminam kā tādam nākotnes līdzeklim, lai palīdzētu citiem saprast, kur tad man tagad būtu, kā es gribu. Un, protams, tas arī iedod savu tādu sistēmu vai rāmi, un tad mēs atkal atgriežamies pie tā, ka tomēr cilvēkam ir vajadzīga tā kārtība. Un, lai veidot organizācijā kaut kādas pārmaiņas vai kultūras izmaiņas, ir jābūt tam dzīves ceļam. Es domāju, ka tā ir atslēga. Tas ir tas, ko es šobrīd redzu kā uzvarošu stratēģiju jebkurai uzņēmē darbībai. Protams, ka līdz šim ir daudz, kas izdarīts, un tie vecie modeļi strādā, tāpat kā vecie burkāni un vecās nūjas strādā. Strādā, jā, viņas vēl joprojām ir. Un es jau nekritizēju, ka viņi nestrādā. Es runāju, kas ir īstermiņš un kas ir ilgtermiņš. Es varbūt izstāstīšu vienu konkrētu piemēru. Es arī Rīgas biznesa skolā šobrīd pasniedzu kursu, kā Designing Business Transformation, biznesa transformācijas veidošana. Un šobrīd ir 11 grupas, tad kopā ir vairāk nekā 40 studenti. Tie ir vadītāji Latvijas uzņēmumos. Un viņi sanes iekšā savas biznesa problēmas, un tur ir problēmas, cilvēks nelasa visus e-pastus, jo tur ir pārāk daudz, cilvēks neaizpilda kaut kādas atskaites pilnībā vai laikā man ir jāpārstrādā. Cilvēki, kuri labprātīgi piesakās kaut ko darīt, viņi to nedara, viņiem ir jāatgādina, un viss šādas lietas, un tas viss ir tikai par to, ka viņiem kaut kur attieksmē ir kaut kāds iemesls, kāpēc viņi to nedara. Un iepriekšējā reizē, kad bija šis kurs, bija tāda ļoti pierasta biznesa problēma, cilvēki kavē sanāksmes sākumu. Vienkārši fantastiska iespēja pielietot šīs te manas idejas. Tad kopā ar šo studentu, kurš ir Latvijas uzņēmuma vadītājs, izstrādāja tādu diezgan vienkāršu sistēmu, kur sapulču telpā ir ekrāns. Un uz šī ekrāna ar tādu vienkāršu datoru ievadas palīdzību parādīja, kurš cilvēks nāk laikā uz sapulcēm, kurš nē. Un tādu sistēmu iedarbināja un darbināja apmēram mēnešu garumā.
Un varēja redzēt, ka pirmās 2 nedēļās bija kaut kāds 5 sapulces, un tad apmēram bija 60% laikā, 70% vienā dienā nokrita varbūt mazāk, un 6. sapulcē 100% atnāk laikā, 7. sapulcē 100% atnāk laikā. Loģiski, mans vārds parādās uz tāfeles, es negribu, lai redz, ka es kavēju. Un tehnoloģijas jau būs gudrāks, un nebūs nevienam jāvada rokām. Vienkārši būs skaidrs, kurš ir laikā, kurš nav laikā. Un tur jau neviens neteica, kāpēc tu nenāc laikā. Vienkārši visi ieraudzīja, kas notiek. Un pat tas cilvēks, kurš domāja, ka ļoti grūts šis jautājums, ka tiešām visi kavē, izrādījās, ka dati parādīja, ka puse nāk laikā. Tad arī tas, ka mēs daudz ko dzīvojam ar saviem pieņēmumiem. Un tehnoloģija datubāzēti risinājumi mums patiesībā noņem šīs te izdomātās atbildes un parāda caurspīdīgu realitāti. Vai tu vari nosaukt kādus konkrētus rīkus? Tikko saucījā šo te sapulču rīku, tu runā par tādiem 8 transformējošiem rīkiem. Varbūt tu vari pastāstīt nedaudz par tiem? Tātad mans zinātniskais darbs, kurš notiek jau 9. gadu, ir sasniedzis tādu līmeni, kas saucās transformējošu rīku kopa, kurā ir 8 rīki, no kuriem pirmie 4 rīki, 4 no 8, ir, lai palīdzētu atrast, kur ir problēmas sakne. Un biežākais veids, kā cilvēks skatās uz problēmām, viņi domā, tās ir kaut kur ārpusē. Cilvēki nenāk uz ofisu, tāpēc, ka viņiem nepatīk varbūt skats pa logu. Nav taisnība. Un 4 rīki, izējot viņiem cauri, viņi ir visi zinātniski pamatoti, daudzreiz pārbaudīti, publicēti un pielietot arī praksē. Un tad par 4 rīkiem saprotam, kur ir sakne problēmai, un tā parasti ir galvās. Tas lielākoties ir galvā. Attieksmēs. Ne visiem, bet tad mēs atrodam, kur ir tie cilvēki. 5., 6., 7. rīks palīdz tad pielietot tehnoloģijas un datus un sociālo ietekmi tādā formā, lai viņa palīdzētu tiem dzeltenajiem cilvēkiem, kas ir tā kā pa vidu, virzīties zaļo cilvēku virzienā. Tur ieslēdzās transformācijas soļi, sociālā vilkme, identitātes maiņa, un tad, kad cilvēks jau no dzeltenā kļūst pa zaļo, viņš patiesībā jau ir ietekmētājs. Un tad 8. ir, protams, par ētiku, jo tikko kā mēs būvējam tehnoloģijas, kas ietekmē cilvēkus, mums ir jābūt ļoti skaidram un sapratnē par ētiku, un ka mēs nevienu nemaldinam un neko speciāli nedaram sliktu, ka mēs to daram, lai sasniegtu labākus rezultātus visiem. Tāda manipulācija, teiksim, nemanipulē ar cilvēkiem. Šis ir vislabākais vārds. Kad es runāju ar studentiem, es viņiem bieži dodu dažādus terminus un prasu, šeit ir nogrieznis no kreisās puses uz labo pusi, kreisajā pusē ir ļoti slikti vārdi un labajā pusē ir ļoti labi vārdi. Tad paņemsim vārdu iedvesmojoša sistēma. Kurā pusē? Labajā pusē, protams. Tad sistēma, kura piespiež kaut ko darīt, tad kreisajā pusē. Vai sistēma, kas mānās kreisajā pusē. Un tagad manipulācija kreisajā pusē. Saku, tiešām? Bet tu jau vari manipulēt cilvēku arī labā virzienā. Tad manipulācija ir principā iejaukšanās. Ja mēs paskatāmies citā valodā, tā ir iejaukšanās kaut kādā dabīgā lietu norisē. Un tad ir jautājums, kurā virzienā tu manipulē. Tad mēs cilvēki arī paši, un tā ir attieksme pret šo vārdu. Un tas ir kā piemērs, kā mēs redzam, ka mēs patiesībā dzīvojam daļēji maldinot sevi ik pa laiciņam. Jā, ja mēs runājam par tādu attieksmes transformāciju, man gribas dzirdēt, Agni, ko tu pats personīgi dari, lai pieņemtu pārmaiņas un mainītu šos ieradumus, jo, manuprāt, tādu pieaugušu cilvēku dzīvē pēc skolas vairs tādas vairāk kā dzīves skola nav, un dzīves skola mūs vai nu noliek pie vietas, un mēs degradējamies, vienkārši paliekam tur, kur esam, vai arī tomēr ejam, redzam, pieņemam pārmaiņas un maināmies, un tad ir jāprot, un tad ir jābūt tiem soļiem. Tu māci citus, kā tos soļus veidot, kas ir tie soļiem, tad kas ir tas tavs veids? Man ir diezgan vienkārši par šo runāt. Es esmu veicis savā dzīvē 3 fundamentālas transformācijas. 2 bija, visas beigās ir saistīts ar svaru. Tā teikt, nav organisms manējais tik perfekts, un tāpēc man vajadzēja tā kā padarboties gan jaunībā, pēc traumas hokejā, un bija arī 3. Un gribu pateikt to, ka es redzot, kā tas strādā, un es neteikšu, ka viss ir ļoti viegli, bet ir atkarīgs tā, cik ļoti mēs vēlamies. Un tajā brīdī, kad cilvēki arī 1. janvārī saka, vai viņi ir patiesi pret sevi un kādā veidā viņi to formulē. Bet es gribētu pateikt, ka mans viss darbs ir atļaut cilvēkiem ieraudzīt transformāciju patiesā gaismā. Tad darbs, ko es esmu noformējis, kur var lietot šobrīd uzņēmumu vai individuāli cilvēki, viņš ir pieejams arī manā mājaslapā transforms.me. Cilvēki, kad sapratīs, ka transformācija nav nekas mistisks, bet sākot no viena soļa pirmā,
saprotot un meklējot pamata savā, ja teiksim, mēs runājam par individu savā galvā, kur tad ir tas iemesls, ko es vienmēr izmantoju kā atrunu, lai neturpinātu darīt to, ko es esmu apņēmies. Un pēc tam saprast, ka patiesībā, jā, kad tu viņu to atrodi, tad viņu ieraugi, un tad tev ņem nākamo rīku, un tad tu sāc ar viņu strādāt. Tāpēc... Tas patiesībā ir arī uzņēmuma jautājums apstāties un saprast, kas mums šobrīd bremzē, kas šobrīd mums liek stāvēt uz vietas vai neļauj mums attīstīt jaunus paradumus vai, kas ir tas pa iemeslu. Un tas, ko es šīs sarunas laikā arī uztvēru un sapratu, ka jā, tāda skaidrība un tiešām tā dzīvesceļa zīmēšana, tāda individuāla cilvēku pazīšana un šis te nudgings, kas savā ziņā ir manipulācija, bet manipulācija, lai cilvēku nemanāmi vai īslaicīgi mudinātu darīt to, ko viņš jau ir izdomājis, vai kas tajā plānā viņam pašam ir ierakstīts, vai viņš to pats ir uzrakstījis, vai uzņēmums to viņam ir parādījis, un tādā veidā arī transformēt gan uzņēmumu kopumā, gan individuāli sevi un atrast to piepildījumu uzņēmumā. Un tieši tas ir lielākais jautājums, manuprāt, ko cilvēki šobrīd uzdod sev, jo viņi jautā, viņi sāk jautāt, viņi tiešām grib šos piepildītos darbus, to jēgpilno, nevis 9 līdz 5 sēdēšanu birojā, bet 9 līdz 5 pilnu dienu, kurā tu dari darbu, kurš tev sniedz gandarījumu, un tu redzi arī rezultātu, un tev par to pasaka paldies. Agne, paldies tev par šo pusstundu, ko tu veltīji sarunājā par attieksmes transformāciju un par to, cik svarīgi ir domāt par šiem nākamajiem soļiem, gan individuāli, gan uzņēmuma līmenī, un, prāt, ieradumi ir grūtākais, ko mums ir šajā dzīvē mainīt, un tāpēc ir pašam sev jāuzdod šie jautājumi, kas tad ir tas, kas mani aptur, kas tad ir tas, kāpēc es to nedaru. Agni, tu gribēji kaut ko teikt? Jā, jo es zinu, cik bieži man ir cilvēki nedaudz ar tādu enerģiju kritizējuši, kāpēc visam ir jāmainās. Es domāju, tas būtu arī interesanti. Kāpēc tu gribi kaut ko pārmainīt? Un es iedošu to atbildi uzreiz, lai visiem ir skaidrs. Es neko negribu mainīt. Es redzu, cik daudzi cilvēki 1. janvārī paši grib mainīties. Un tāpēc ir šīs 3 grupas sarkanie, kuri nemainīsies. Tad jūs varat teikt, ko viņiem gribi, un viņi tāpat pateiks atpakaļ. Zaļie paši izmainīsies, viņiem nekas nav jāsaka. Un ir šie dzeltenie cilvēki, 1. janvāra cilvēki. Es strādāju, lai viņiem palīdzētu. Paldies, Agni. Paldies par būšanu šeit, un paldies arī tev, ka klausies šo podcastu, un es ceru, ka arī tev izdevās iegūt kādas atziņas tajā, kā veidot savu dzīvi, vai transformējoši, vai netransformējoši, vai vismaz izdarīt izvēles, ja, teiksim, tev ir šie jautājumi, ka būtu kaut kas jāmaina. Klausies, komentē, iesaki, ko tu vēlies dzirdēt nākamajos podkastos, un tiekamies nākamajos podkastos. Paldies, Agni! Paldies!